Čau visiem AirPro sistēmas pamācību video. Šodien es jums ātri īsi pastāstīšu, kā jāstrādā teleskopisko kātu, kā pareizi nomazgāt logu parasti. Sākam laist ārā posmus, pirmos 2-3 posmus mēs pāris neizlaižam līdz galam ārā, lai mazgāšana būtu ērtāka un vieglāk būtu manevrēt tā kātu. Parasti kātu laižam ārā pa vienam posmam pret sienu, tad arī nav kāds jātur rokā un nepiegurst rokas. Kātu izlaižam katrs pēc sava auguma, pēc ergonomikas, lai rokas nestāv augšā, bet rokas strādā lejā, lai varam mazgāt. Pirmais, ko mēs darām, sākam loga rāmjus mazgāt, nomazgājam visas rāmjus pa perimetru. Parasti rāmi ļoti netīri. Pārējām pāri 2-3 reizes. Parasti augšējais rāmju plaukts ir ļoti netīrs. Tam vajag pievērst uzmanību. Visam rāmim 2-3 reizes pa perimetru un tad paņemam loga pirmreizējo skalošanu. Lai logs jau nedaudz stikls sāk mirt vaļā no netīrumiem, kamēr mēs iziesim visa loga rāmim cauri. Pēc tam nāksim apakaļ un jau mazgāsim tikai stiklu. 2-3 reizes pievēršam uzmanību augšējām malām. Strādājam ar 11-80 metrīgu kātu, tas ir darba augstums ap 13-14 metriem. Kāds ir apmēram 2,5 kg. Svars viņam ir 2,5 kg šim bija. Ļoti viegls, nepiekūst rokas. Ejam no viena rāma līdz otram. Visas rāmis pa perimetru. Tad, kad būsim visiem rāmiem izgājuši pa perimetru, no pirmajiem, ko mēs nomazgājam, jau ūdens būs noticējis, un varēsim sākt jau stikla mazgāšanu. Atkal stiklam pirmreizējā un ejam apakaļ tur, kur mēs sākām. Sākam mazgāt tikai stikla paketes. Mazgājam augšējos stūrus un augšējo malu un nepieskaramies rāmiem, lai vairs no rāmiem ūdens nenotek uz stikla. Pievēršam uzmanību loga stikla malām un augšējai malai. Un stūri, labais, kreisais, kas parasti ir ļoti netīri. Tā kā 2-3 reizes un esam visus stūrus izmazgājuši, pats svarīgākais posms ir loga stikla skalošana. Vairs neskalojam rāmis, bet tikai skalojam stiklu no augšu uz leju, lai viss smuki notek un nepaliek nekādas daļiņas, jo nožūstot tās būs redzams. Un tā turpinam nākošo stiklu paketi. Atkal rāmja, stūri, malas, augšējā mala. Pievēršam uzmanību stūriem. Parasti vidus nav tik netīrs kā stūri. Atkal 2-3 reizes, protams, viss ir pēc vajadzības, jo netīrāks jau var arī vairākas reizes būt. Atkal skalojam. Jo lielāk ūdens plūsma vispār ir iekārtā, jo labāk strādāt, ātrāk iet darbu uz priekšu, jo vairāk var noskalot, attiecīgi ātrāk mazgājās. Birstas izmantojam dažādu veidu. Netīrākiem logiem biezāks hibrīdu, kas ir ar neilonu iekšā, un borhēru kuļa matiem saucamajiem. Pārsvarā strādājam ar hibrīdu birstēm. Tad, kad jau pēdējo paketi būsim nomazgājuši, noskalojuši, viss šis loks ir pilnībā pabeigts. Tad, kad viss nožūs, ūdens ir pilnībā attīrīts no minerāļiem, joniem, nožūs būs tīrs loks. Viss ir izdarīts. Lēni nolaižam kātu lejā, dodamies uz nākamo logu vai nākamo fasādi un darbojamies. Klampi strādā ļoti ātri, vienkārši nekas nelaužās. Paldies par uzmanību!